Nu tā, ir diezgan saviļņojošs brīdis. Ir pienācis laiks sataisīt gada atskaiti par pagājušo gadu, 2024. gadu. Jā, tāpēc esmu ienākusi šeit. Kāpēc ļoti interesanti sanāk Instagramā video, jo es arī filmēju šobrīd gan Instagramā, gan arī no sava personīgā datora. Tā kā, jā, šis ir tas moments, kad, nu tāds, es teikšu, kā svinīgs moments, kad piekdienas izaugsmes Zoom platforma un šīs galvenā dibinātāja es vārdā Vineta Gavrilova vēlos pasniegt atzinības rakstus, jā, atzinības rakstus tiešām tām fantastiskajām sievietēm, kas ir ļoti cītīgi, neatlaidīgi darbojušās šī gada laikā piekdienas izaugsmes platformā. Tāpēc arī vēlējos sataisīt šāda veida tikšanos kopā ar jums, gan sociālajā vidē, gan arī, protams, privātajā mūsu kontā, kur tiks šis video pēc tam ielikts. Ja? Nu, ko mīļās? Vai esat gatavas, lai es atvērtu vaļā mūsu atzinību rakstu sarakstiņu un redzētu, jā, tās fantastiskās dievietes perles, kas ir saņēmušas šo goda rakstu. Un, protams, arī svinīgi apsveikšu privāti. Tātad, jā, nu ko, sāksim mēs ar pirmo fantastisko. Tātad pirmais atzinības raksts tiek pasniegts no piekdienas izaugsmes Zoom platformas. Ar godu tiek piešķirts Aldai Viksnai. Alda, es tevi tiešām no visas sirds apsveicu par to, ka tu ļoti aktīvi piedalies Zoomiņos un tiešām ieguldi savu sirdi, dvēseli šajā platformā, un es ļoti, ļoti priecājos, kad mēs soli pa solim ejam šajā izaugsmē, attīstībā. Tiešām paldies, 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 ka tu nāc, piedalies, pat ja arī kādreiz nesanāk tev atnākt, jā, vienmēr arī vēlies iegādāties ierakstiņus. Paldies tiešām no visas sirds, gan no manis personīgi, kā no piekdienas izaugsmes Zoom platformas idejas autores, dibinātājas, vadītājas, gan arī no mūsu visas komandas, no pārējām meitenēm. Sirsnīgs tev paldies un sveicieni! Nu ko, ejam tālāk, apsveikt nākošo. Nākošā mums ir, kas saņem atzinības rakstu no piekdienas izaugsmes Zoom platformas. Ar godu mēs piešķiram Dacei Gielai. Jā, Dace, tu esi tiešām arī ļoti aktīva. Piedalies gan pašos zūmiņos, gan arī ļoti patstāvīgi iegādājies arī piekdienas izaugsmes Zoom ierakstus un sev vēlamajā laikā noskaties šos ierakstījumus. Tiešām paldies! Paldies, ka tu esi, paldies, ka dalies ar savu enerģiju, ar savu zinātkāri. Paldies, ka esi mūsu platformā. Jā, viena no dalībniecēm un daļiņa no mums. Paldies, paldies arī tiem, kas šobrīd skatās šo live ierakstu Instagram kontā, tā ka paldies arī jums, jā. Tā, nu ko, ejam tālāk. Tālāk mums ir atzinības raksts no piekdienas izaugsmes Zoom platformas. Ar godu piešķiram Gitai Robaldei. Gita, es arī tevi apsveicu ar šo fantastisko rakstu, atzinības, pateicības rakstu, jā, ka tiešām ļoti aktīvi piedalies, ieguldot visu savu sirdi un dvēseli. Un tiešām ir jūtama tava tā vēlme augt, attīstīties, kaut gan jau tu esi tik pietiekoši zinoša, gudra, vieda sieviete, bet tava zinātkāre un vēlme attīstīties, pilnveidoties vienmēr ir bijusi līdzās ar tevi, un man ir milzīga pateicība par to, un tāpēc vēlamies tev pasniegt šo fantastisko goda rakstu. Paldies, paldies! Tālāk mums ir
Atzinības raksts no Piektdienas izaugsmes Zoom platformas ar godu mēs piešķiram Inesei Briedei. Ines, tiešām es vēlos no visas sirds pateikties par to, par tavu uzņēmību, par tavu vēlmi vienmēr kaut ko jaunu iegūt un uzzināt. Un man ir tiešām milzīgs prieks arī pateikt to, ka Inese mums ir VIP dalībniece, kas tiešām ir apņēmīgi paņēmusi šo tādu lielo distanci šajā Piektdienas izaugsmes Zoom platformā un tiešām disciplinēti nākt uz šiem zūmiņiem katru piektdienas vakaru, vai ne? Paldies, paldies, Inese, tev, un apsveicu gan kā es šīs Piektdienas izaugsmes platformā, gan arī visas komandas vārdā. Paldies tev! Tālāk mēs ejam pie atzinības rakstu mēs pasniedzam Ilzei Drazniecei. Nu, tiešām šeit man ir jāsaka tā, ka Ilze ir Piektdienas izaugsmes platformā no pašiem pirmsākumiem. Un Ilze, tava neatlaidība, tava disciplīna, tiešām tava disciplīna ir numur viens, kad tu tiešām tiecies gan uz izaugsmi, gan uz pilnveidošanos, gan uz to, ka tu tiešām pierādi gan pati sev, gan arī mums, visai Piektdienas izaugsmes platformai, cik fantastiski un spēcīgi strādā šis disciplīnas paraugs, kad ir vēlme iet, uzzināt, jā, visu, un tiešām ir jāpiemina to, ka Ilze vienmēr nāk uz šiem zūmiņiem ar pierakstu blociņu un pildspalvu, un tas jau ir ļoti milzīgs iegūms gan pašai Ilzei, jā, kad visu pierakstot, tas iesakņojas iekšā tevī, gan arī, nu, tiešām, teiksim, tāds atzinīgs paraugs visiem pārējiem Piektdienas izaugsmes dalībniekiem un šai visai komandai. Paldies, paldies, Ilze, tev, ka tu esi kopā ar mums tik neatlaidīgi, tik varbūt pacietīgi, jā, nāc un piedalies uz šiem zūmiņiem. Tiešām esam bezgala pateicīgas. Paldies no visas sirds. Tālāk mēs vēlamies pasniegt atzinības rakstu Kristīnei Cukurei no Piektdienas izaugsmes Zoom platformas. Tiešām no visas sirds un ar godu piešķiram šo goda rakstu, Kristīne, tev. Paldies, ka tu nāc, paldies, ka tu piedalies šajos zūmiņos, paldies, ka tev ir interese un vēlme uzzināt dažādas tēmas. Un jā, tas ir arī pagodinājums noteikti tev, Kristīna, par to, ka tev ir tā iekšējā deksme, vēlme attīstīties, pilnveidoties, un tu uz to jau ej, tu pati zini, cik ļoti tu esi zinātkāra, cik ļoti tu vēlies augt, attīstīties nākošajā līmenī, un tas notiek, un tāpēc mēs Piektdienas izaugsmes Zoom platformā vēlamies tevi apsveikt ar to, pasniedzot šo atzinības rakstu, kad izaugsme ir tavs otrais vārds, un to ar maziem solīšiem ej uz priekšu. To tiešām apsveicu, Kristīne, tevi no visas komandas vārda. Nu ko, ejam tālāk. Tālāk mums ir atzinības raksts no Piektdienas izaugsmes Zoom platformas ar godu piešķirts Maritai Molsts. Marita, es tevi apsveicu. Man ir jāpiemina to, ka Marita ir mana tante, manas mammas māsa. Man ir milzīgs lepnums un gods par šo fantastisko sievieti, kad arī ģimenes locekļi vēlas iet uz šo izaugsmi, attīstību un pilnveidoties, jā. Tāpēc es no visas sirds tevi apsveicu
Apsveicu ar to, ka neskatoties ne uz vecumu, ne uz varbūt distanci, jā, vienmēr atradīs laiku, vienmēr atradīs iespēju, kā pievienoties. Kā jau mēs visi zinām, šī platforma ir online platforma. Tas nozīmē, šeit nevar būt nevienam nekādi teiksim, šķēršļi pievienoties, jā, ja no kuras pasaules malas to drīkst izdarīt. Pats galvenais ir jābūt Zoom platformai un internetam, un tas arī viss. Un tiešām es no visas sirds, Marita, apsveicu tevi, ka tev ir iekšā šī apņēmība, vēlme attīstīties, pilnveidoties, iet kopā izaugsmē un būt šajā veselīgajā un drošajā vidē, kur mēs visas latviešu sievietes augam kopā. Paldies, paldies un apsveicu no visas sirds. Ejam tālāk. Tālāk mums ir atzinības raksts no Piektdienas izaugsmes Zoom platformas ar godu tiek piešķirts Maritai Saragovecai. Jā, Saragovecai. Marita, es tevi apsveicu. Man ir tiešām milzīgs gods, ka tu esi daļa no mums, no Piektdienas izaugsmes platformas. Tu tiešām esi pierādījusi to, ka tava vēlme attīstīties, tava vēlme izaugt, pilnveidoties, uzzināt jaunas zināšanas, tiešām ir, nu, tiešām fantastiska, fantastiska, un vēlos pieminēt to, ka izaugsme tas ir maziem solīšiem iet uz priekšu, un ja tu to spēj darīt, atnākot piekdienas vakaros, veltīt 1 stundu laika savai izaugsmai, attīstībai, tas jau nozīmē ļoti daudz. Un tādā veidā arī notiek izaugsme. Mēs, kā Piektdienas izaugsmes Zoom platforma, esam paši uz sava privātā piemēra, teiksim, sapratuši un apzinājušies to, ka tikai neatlaidīga, tāda dinamiska un strukturēta iešana pretī savai izaugsmei nes rezultātus un iegumus. Un tieši tas arī ir, ko tu šobrīd dari. Ej pretī savai izaugsmei un piedalies mūsu Piektdienas izaugsmes Zoomos. Un man par to milzīgs prieks, un es tevi arī ar šo apsveicu. Nu, šķiet, ka mēs esam apsveikušas visas šīs fantastiskās sievietes. Vēlreiz es tiešām vēlos aplaudēt. Apsveicu, apsveicu ar šo fantastisko, jā, atzinības rakstu ar to, ka šis ir pierādījies to, ka meitenes mīļās jūs ejat pretī izaugsmē, jūs vēlaties augt, jūs vēlaties kaut ko jaunu iegūt. Pat ja tās zināšanas jau ir kaut kur dzirdētas, pat ja šī tēma kaut kur jau ir dzirdēta 1 reizi, 2 reizes, 5 reizes, tas nekas. Mums tas ir jādzird vairāk reizes, lai tas iesakņotos mūsos un lai tiešām paliktu ilgstoši, vai ne? Un vispār runājot par to, kad izaugsmei ir jābūt kā tādam mērķim uz atlikušo mūžu, lai tas tiešām, ja jūs vēlaties iet uz izaugsmu un attīstību, tad tas ir jādara katru reizi un līdz mūža beigām. Nu, lūk, Piektdienas izaugsmes Zoom platforma ir tieši par šo, kad maziem solīšiem neatlaidīgi mēs ejam pretī izaugsmē katru piekdienas vakaru un darbojamies jau vairāk kā 2 gadus. Mēs tikām nodibināti 2023. gadā, augustā. Tas nozīmē, ka nu, šogad jau būs, cik mums gadi? Nē, patiesībā 2022. gadā, redziet, kā es jau jaucu pat tos gadu skaitļus, mums jau vairāk kā 2 gadi, augustā būs jau 3 gadi šogad. Tā ka tiešām mēs neatlaidīgi darbojamies, neskatoties ne uz šķēršļiem, neskatoties uz dažādiem pārbaudījumiem, izaicinājumiem. Mēs turpinam iet, attīstīties, pilnveidoties un
tiešām vēlos no visas sirds pateikt arī visai komandai, kas darbojas Piektdienas izaugsmes Zoom platformā, meitenēm, kas saredz šo vīziju, kas saredz šo kopā iešanas momentu, jā, uz kurieni mēs virzamies, un tiešām vēlos pateikties arī jums, mīļās, Piektdienas izaugsmes Zoom platformas līderes, par to, kad jūs kopā ar mani ejat šajā lielajā misijā. Jā, varbūt tas nav vienkārši, tas nav viegli. Tad, kad kādam ir radusies vīzija, kādam ir radusies šī lielā misija, un tad komanda kopējiem spēkiem iet un virzās uz šo mērķi, uz šo misiju, attīstot pirmkārt latviešu sabiedrību, apvienojot latviešu sabiedrību visā pasaulē. Tas ir tiešām goda atzinīgs, un tāpēc, mīļās meitenes, man ir jāsaka tā, ka Līga Veisa, man ir milzīga pateicība arī privāti tev par to, ka tu darbojies neatlaidīgi Piektdienas izaugsmes platformā, esi viena no mūsu līderēm. Paldies, paldies arī tev. Tiešām soli pa solim ejam kopā, darbojamies. Tu veido fantastiskus dubultlaivus. Paldies tev par to. Un vienmēr arī atbalsti, ja ir vajadzīgs Zoom laikā, ja ir vajadzīgi ieraksti un tā tālāk. Un, protams, arī milzīga pateicība Lienai Mistei par to, kad Liena ir mūsu reklāmu plakātu speciāliste, kas vienmēr izveidos plakātiņus un tiešām atbalstīs jebkurā momentā, kad būs nepieciešams, varbūt, kad es esmu kaut kur atvaļinājumā aizņemta. Tiešām paldies, paldies, Lienīt, arī tev. Nu, ko? Es skatos, kad Instagramā meitenes ir pievienojušās un skatās. Es vienkārši vēlos jums, meitenes, pateikt, nu, jau šis laiks iet uz beigām. Tāpēc noteikti noskatieties, un Kristīna, tev būs ļoti patīkams pārsteigums. Noteikti noskaties vēlreiz šo ierakstu. Tāpat arī, kā jau teicu, kad arī savā personīgajā datorā šo visu ierakstu taisa, tāpēc noteikti jūs noskatīsieties vēlreiz. Ielikšu gan arī YouTube kanālā, gan arī sociālajā vidē, un arī aizsūtīšu personīgi meitenēm uz e-pastu. It sevišķi tām, kuras ir saņēmušas šos fantastiskos atzinības rakstus par 2024. gadu. Nu, ko es novēlu jums tiešām fantastisku šo jauno 2025. gadu. Viņš jau ir iesācies ar sparu, šodien jau ir 10. diena, un es kā šīs Piektdienas izaugsmes Zoom platformas dibinātāja, autore un vadītāja vēlos jums atgādināt un pateikt to, ko nozīmē izaugsme. Izaugsme ir vienkārši iešana, darīšana pretī saviem mērķiem, savām vēlmēm, sapņiem, un nav jābūt nekādam ģēnijam, nav jābūt nekādam uzņēmējam, jā, jau pirms iepriekš tam. Vienkārši ir jābūt vēlmei darīt, un vienkārši ir jādara, jā, jāiet maziem solīšiem kaut kas, kaut vai minimāli katru dienu, bet kaut kas ir jādara, un mēs esam tieši par šo Piektdienas izaugsmes platforma. Tāpēc arī neatlaidīgi darbojas, notiek katru piektdienas vakaru, lai šī izaugsme tiktu veicināta starp mums, latviešiem, visā pasaulē. Un es pieminēšu šo vārdu visā pasaulē, jo tiešām viena no mūsu galvenajām misijām ir apvienot un apkopot latviešus visā pasaulē. Jo šī platforma ir online, tas nozīmē, jūs tiešām varat pievienoties no jebkuras pasaules malas, ja? Šāda veida nekādus, teiksim,
nevar būt nekādi attaisnojumi vai atrunas, kad es nevaru pievienoties. Ja ir internets, ja ir Zoom platforma, tad vienmēr var pievienoties. Un tāpat arī ir arī ieraksti. Mēs arī veicam ierakstiņus, kurus var iegādāties ienākot mūsu mājaslapā piekdienasizaugsme.com. Tur arī jūs varat redzēt visu piedāvāto klāstu. Tas ir, ja jūs vēlaties iegādāties vienu ierakstiņu, tad tas ir tas vienreizējais Zoom, jā, piekļuves variants ar visu ierakstu. Nu ko, es no jums šodien atvadīšos. Paldies, paldies, kas skatījās online, kas skatīsies ierakstā. Tiešām no visas sirds vēlreiz novēlu jums iet uz izaugsmi, attīstību un sevis labākās versijas veidošanu. Tā Vineta Gavrilova, Piekdienas izaugsmes Zoom platformas dibinātāja un autore.